Labi, mēs runājam šobrīd. Starptautiskajās attiecībās tomēr ir tāda prakse, vai nu viņas respektēt vai nē. Tagad mēs redzam īstenībā abus fenomenus. Kamēr amerikāņi nav pateikuši, vai kopā ar Ukraiņiem un Krieviju, kāds tad ir miera sarunu rezultāts, teiksim, tur teritoriālais dalījums vai tā tālāk, tikmēr, Latvija atzīst to, ko atzīst Eiropas Savienība un to, ko starptautiskā praksē. Bet mēs kā redzam, Donalds Trumps nerespektē bieži vien, tur gribēja Grenlandi paņemt tāpat vien vai Venecijas prezidentu paņemt. Savukārt Krievija demonstrē to, ka viņi jūtās spēcīgi un dara, ko grib savā ziņā arī Ukrainā, un bez tur iegāja zaļie cilvēciņi un paņēma Krimu, piemēram. Tad sanāk, kamēr Amerika nepateiks, te skaitā arī jūs droši vien šajā studijā gluži tāpat kā ar Abreni, kā atnāca vēstniece Ketija Totbēlī un pateica, ka atdodiet taču tur, lai būtu miers. Pēkšņi visi sāka dziedāt pretēji, ka tā taču sen jau tur bijusi Krievija, mums tur nekas nav, tur nevajag mums. Te būs tas pats. Sadalām par reizinātājiem. Kas būs? Tas ir otrs jautājums. Pirmais jautājums, kas ir pozīcija? To, ko amerikāņi pateiks, tas arī būs pasaulē. Bet sadalām tātad. Jūs tikko pateicāt, Latvija atzīst to, ko atzīst Eiropa, Suverēnā vai un jaunlatviešu, ko atzīst? Tad Krievija ir agresors? Ko nozīmē agresors? Krievija ir iegājusi Ukrainas teritorijā. Tas ir tāds nenoliedzams fakts, gluži tāpat kā ar Latvijas okupāciju. Vieniem tā ir otrā pasaules kara beigas, tur uzvaras diena, otriem tas ir okupācijas sākums. Tieši tas pats. Labi, tā tad agresors iznāk. Ko nozīmē agresors? Tas, ka viņi iegāja iekšā Ukrainas teritorijā, tas ir fakts. Ko nozīmē, te ir runa par starptautiskām tiesībām. Tad tieši tāds pats agresors ir gan Amerika, Izraela un vispārējie. Tieši tas pats, kas Rīgas domē tagad notika. Kaspars Spundi uzbruka, bet agresors esmu es, jo es viņu esot izprovocējis. Kurš tā atzina jūs par agresoru? Jā, tur ir ētikas komisija izskatījis jau visu, ka es vainīgs, jo es verbāli esot izprovocējis. Lūk, te ir kaut kas līdzīgs. Fiziski iegāja Krievija Krimā, bet kas pirms tam bija, kurš te var vērtēt, Oficiālā versija ir tikai viena. Sarunas vienkārši ir atstāts novārtā. Kas tad notiks, ja viņi vienosies un Zelenskis piekritīs un atdos, teiksim, tur, pieņemsim, daļu vai Donbass vai Krīmu, ko tad mēs turpināsim? De jure. De jure, kaut kādas 6 valsts atzīst, ka tā ir Krievija, pārējā pasaule atzīst, ka tā ir Ukraina. Bet de facto tur ir Krievijas karaspēks. Kā diplomāts jums var, bijušais, bet 13 gadus tomēr nostrādājis. Tā skaitā Amerikā. Starptautiskā praksa ir skatās, kādas valsts un cik valsts atzīst un mēģina dabūt. Šobrīd ir tā, ka lielākā pasaules daļa atzīst joprojām teritoriālu nedalāmību, jo nav tāda praksa ieiet ar karaspēku un zem automātiem taisīt referendumus. Savukārt saskarās ar to, ka ir lielvalstis, kā Amerika, Ķīna, Krievija, kuras sanāk, ka dara, ko grib šajos jautājumos. Tad te mēs saskaramies ar tādu situāciju. Manuprāt, tas jau ir tas jautājums. Otra lielvalsts Amerika neatzīst, ka Krīma ir vai Ukrainas vai Krievijas sastāvdaļa, tikmēr mazai Latvijai vispār tur nav nekāda. Bet turpat prezidents... Paturpinam. Es pilnīgi piekrītu, ka tas jautājums par to, vai Eiropa iet sarunās vai neiet, ir interesants. Un jautājums ir, ar kādu pozīciju Eiropa iet tai sarunās, un Eiropas pozīcija ir arī Latvijas pozīcija. Interesanta pozīcija būs, ja Amerika atzīs, ka Krīma ir Krievijai, atdos, un Eiropa nē. Un tad būs interesanti skatīties, tad mēs redzēsim, kur mēs esam, vai zem Amerikas, vai zem Briseles. Un tad skatīsies, tur atkal dalīsies droši vien, un tad teiks. Bet Abrenis jautājumā ļoti ātri atdeva Abreni, pateica, ka tagad tā vajag dziedāt. Un es pieļauju šajā studijā, jums te visi arī pēc tam teiks, ka jā, tā vajadzēja, miera laba, tur jūs te skaitā teiksiet pats arī, tā būs, jādos. Ja nedos, tad turpinās karot vēl 10 gadus iesaldētais konflikts un tā tālāk. Tad mēs teiksim, ka nē, starptautiski nav atzinusi. Svarīgi ir, ko atzīst lielvaras, nevis kaut kādi maziņie, no kā vispār nav. Šī fona plūstoši pārējot pie programmātiskām lietām.